Sveicināti jaukie konkursa dalībnieki! Tad nu šis ir tas laimīgais brīdis, kad izlauzēsim 7 laimīgos. Kāda no dalībniecēm jautāja, kas tad tiks izlauzēts, kāpēc tiek piešķirti numuri? Tad nu izskaidrošu vēlreiz, ja gadījumā ir piemirsies. Tātad 7 no jums, 7 laimīgie, izlauzēsiet, vinnēsiet iespēju veikt ķermeņa kompozīcijas mērījumus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jums būs iespēja uzzināt vairāk par savu organismu. Tātad ar speciālu aparāta palīdzību noteiksim jūsu svāru, tauku masu, gan kopīgo tauku procentu organismā, gan iekšējos taukus, muskuļu masu, paskatīsimies vielmaiņu, tad bioloģisko vecumu, tas ir cik īstenībā jūsu organisms jūtās jauns vai vecs, nevis tik, cik jums pasē ir gadi, arī kaulu masu, arī ūdens daudzumu procentos, un vēl arī ķermeņa tipu. Lūk, un arī pēc šiem mērījumiem jums būs iespēja pajautāt jautājumus, kas jums nav skaidri, un saņemt rekomendācijas, ko darīt ar šiem konkrētajiem cipariem, un kā tad tos ciparus var uzlabot, ja būs tā, ka tie cipari būs labojami. Varbūt, ka tie cipari būs ļoti, ļoti labi, visi rādījumi. Tā kā labi, tad uz priekšu. Lūk, jūs redzat sarakstiņu kreisajā pusē, un programmu, ko es izmantošu, lai veiktu izlauzi, ir random.org. Tātad vadu iekšā cipariņus no 1 līdz 24. Tad nu skatāmies, kurš mums būs pirmais laimīgais. Juhu! 21. numuriņš. Tātad 21. numuriņš mums ir, tā tūlīt. 21. numuriņš mums ir Ilvija Pauliņa. Apsveicam! Tā, mēģināšu iezīmēt, lai man paliek atmiņā. Un ejam vēlreizīti. Un spiežam vēlreiz generate. 18. numuriņš. Apsveicam. 18. numuriņš mums ir Vlada Romanova. Apsveicam, Vlada. Ejam vēlreizīt uz to pašu programmu. Spiežam vēlreiz. 16. numuriņš. Brīnišķīgi. 16. numuriņš mums ir Lolita Medne. Apsveicam, Lolita. Ejam vēlreiz un skatāmies nākamo numuriņu 2. Tad 2. numuriņš ir Ervīns Liks. Ervīn, apsveicam jūs. Un tad mums vēl vajag izlauzēt. Pavisam nedaudz ir palicis. Spiežam vēlreiz. Tātad 7. numuriņš. Apsveicam Aigaru Balodi. Nu tad vēl 2 cilvēki, 2 laimīgie. Spiežam vēlreiz. 14. numuriņš. Inta Bredika. Apsveicam. Un vēl pēdējais. 3. numuriņš. Tātad Evita Sēle. Apsveicam, Evita. Hip, hip, purā, sveicieni visiem uzvarētājiem, un ja jums nepaveicās šajā reizē, tad, mēģiniet izpildīt konkursa noteikumus vēlreiz un piedalīties vēlreiz izlauzē. Kāpēc ne? Ir iespējams. Uz tikšanos!